Ir kāda lieta, kas sastopama jebkurā mājā, skolā, birojā vai sabiedriskā iestādē. Pat šajā datorizētajā laikmetā, kurā dzīvojam, mēs nekādi nevaram iztikt bez papīra. Parasti, lai izgatavotu 1 tonu papīra, tiek izmantoti 14 koki, kas auguši veselus 60 gadus. Taču par laimi tā nav vienīgā iespēja. Diez vai daudziem ir zināms, ka 19. gadsimta vidū, kad pasaulē sāka izmantot pirmās papīra mašīnas, tāda tika uzstādīta arī Latvijā, uzņēmumā, kas tagad pazīstams kā Līgatnes papīra fabrika. Līgatnē papīra ražošana tika uzsākta jau 1815. gadā, un neskatoties uz pārciestajiem 2 pasaules kariem un ugunsgrēku, šobrīd uzņēmums ir viens no vecākajiem un pieredzes bagātākajiem savā jomā visā Eiropā. Taču galvenais – Līgatnē jau labu laiku papīru ražo pārsvarā tikai no makulatūras, tādējādi sniedzot nenovērtējumu ieguldījumu vides saglabāšanā. Un tas nav vienīgais ieguvums. Jebkura makulatūras papīra priekšrocība par celulozes papīru arī tāda, ka šķiedra makulatūrā jau ir mirusi. Vairs nav tik dzīva kā svaigā papīrā. Un tas nozīmē, ka mitruma iespaidā, jeb siltuma iespaidā, jeb gaisa mitrums plus, printera siltums, viņš vairs to lapu vairs dimensionāli tik ļoti neizmaina. Viņa vairs tā nelokās, viņa vairs tā negriežās kā svaigot celulozes papīru. Līdztekus biroja papīra ražošanai uzņēmuma īpašā specializācija ir mākslas papīru un papīra čaulu ražošana. Papīra čaulas ir stingrās papīra caurulītes, uz kurām tiek tīts tualetes papīrs, tapetes vai audums. Līdz pat 80% produkcijas tiek eksportēts. Nevar nepieminēt faktu, ka atšķirībā no daudziem citiem ekoloģiskiem papīriem, Līgatnē ražotais pārsteidz ar savām draudzīgajām cenām. Papīra izgatavošanas ceļš Līgatnē sākas ar papīru. Tieši tā, tas uz šejien atceļo no birojiem, tipogrāfijām, skolām un citām vietām. Makulatūra ar maziem traktoriņiem tiek aizvesta uz pārstrādes vietu un pēc izpakošanas nonāk hidrošķēdītājā, kur tiek izšķīdināta ūdenī. Starp citu, šī ir visdrošākā konfidenciālu dokumentu iznīcināšanas metode, kas pārspēja mehānisko sasmalcināšanu vai sadedzināšanu. Pārstrādājamais papīrs pārvērties viendabīgā putrā, gluži kā izlaists caur gaļas mašīnu. Visā papīra pārstrādes procesā iekārtās ierīkoti dažādi filtri, kas savāc kniedītes, plēves, līmlentes un citus materiālus, lai tie netraucētu ražošanā. Papīra putra tālāk pat caurulēm nonāk īpašos baseinos, kuros tai atkarībā no vajadzības tiek pievienota krāsa vai līme. Pēc pabūšanas baseinos papīra masa atkal nonāk caurulēs un no tām papīra mašīnām. Tā automātiski izlej un ļoti vienmērīgi izlīdzina papīra masu uz auduma lentes, lai rezultātā papīra biezums un blīvums būtu vienmērīgs. Līdzīgi kā pankūku satur kopā ola, tā papīra masu īpaši šim nolūkam paredzēta līme. Tālākajos posmos no papīra putras tiek izspiests ūdens, un tā nonāk starp milzīgiem karstiem ruļļiem, kur tiek izžāvēti. Pēc tam papīru rūpīgi caurskata skenera vērīga acis, lai pārliecinātos, ka tā mitrums un biezums ir tieši tāds, kādam tam jābūt. Gatavais papīrs līnijas galā tiek uztīts uz milzīga ruļļa. Tas ar griežamās iekārtas palīdzību tiek sadalīts mazākos ruļļos un pārtīts tālākai apstrādei vai tirdzniecībai. Šajā iekārtā rullim tiek nogrieztas arī neglītās darba malas. Tipogrāfijas iepērk papīru arī ruļļos, taču veikalos, skolās un birojos tas nepieciešams loksnēs, tāpēc talkā nāk cita iekārta, kas mazos ruļļus sagriež A4 formātā. Šīs darbiņš ir jāveic ļoti precīzi un rūpīgi. Seko papīra saiņošana. Viens darbinieks 8 darba stundās ar rokām iesaiņo ap 250 paku papīra. Vēl tikai papīrs jāsapako kastēs, un tas ir gatavs uzsākt ceļu uz veikaliem un vairumtirdzniecības bāzēm. Tie, kas ikdienā rūpējas par vidi, taupot elektroenerģiju un lietojot audumu maisiņus, noteikti var paplašināt zaļā dzīvesveida robežas, sākot nodot makulatūru. Tad, kad esat izsaiņojis vai kurpes no kastes vai televizoru no iepakojuma, vai arī jums ir aprakstīts papīrs, kurš ir kļuvis vairs nederīgs, tad ideāli būtu to visu neizmest kopējos atkritumos, bet sakrāt kā makulatūru. Ir jau tās vietas, kur var nodot, ir tās atkritumu, speciālās papīra atkritumu kastes, jeb arī pašiem uzkrāt vairāk un nodot fabrikai. Izrādās, ar papīra šķiedru ir līdzīgi kā ar kaķiem. Vienai avīzei ir apmēram 5 vai 6 dzīvības, pēc tam tā kļūst nederīga pārstrādei. Protams, cilvēks pats ar aci nevar noteikt, kad avīze vairs nav pārstrādājama, taču ražošanas tehnikai šādas spējas piemīt.
Uzņēmumā šobrīd darbojas viena papīra mašīna, taču bez 125 darbinieku palīdzības tā nespētu nenieka. Līgatas papīra fabrika ir unikāla ar to, ka es esmu piedalījies daudz uzņēmumu darbā, bet es nekad neesmu sastaps tik milzīgu patriotismu. Un te ir grūti saprast, kurā brīdī cilvēkam svarīgāka alga un kurā brīdī svarīgāks, ka papīrs tiek ražots. Jo man ir darbinieki šeit Līgatnē, kuriem jau 5. paudzē strādā un ražo papīru. Un tiem cilvēkiem ārkārtīgi svarīgi, ka papīrs tiek ražots. Līgatnes papīra fabrikas garajā mūžā piedzīvoti arī smagi laiki. Kā uzņēmumā raugās uz pašreizējo ekonomisko situāciju? Man tā vispozitīvākā sajūta man rada ne tas, ka tas Latvijā notiek, bet tas, ka mēs vedam ārā papīru un kad velkam iekšā kā tāda spēles valūtu valstī iekšā. Ja praktiski mums viss, izņemot ķīmiju, ir kaut kas vietējs. Kurināmais vietējais, elektrība vietējā, makulatūra vietējā, cilvēki vietēji, ja? Un tas viss tiek sakombinēts kopā un radīts papīrs, un to mēs izvedam ārā un vedam iekšā. Pa vadiem nāk valūta mūsu kontos. Un es domāju, ka Latvijai tādai mazai valstiņai ir ļoti jākoncentrējas uz eksportu. Tas jau tiek darīts valstiskā līmenī, par to tiek runāts. Un mēs esam viens no tiem, kas ļoti aktīvi tajā piedalās.